Šodien atrodamies Apšu pludmalē, un šeit ir veikti dažādi uzlabojumi, lai pludmale paliktu pieejamāka dažādiem cilvēkiem. Cilvēkiem ar bērnu ratiem, kas pārvietojās, vecāku gadagājuma cilvēkiem un arī cilvēkiem ar invaliditāti. Pie pludmales ir izveidota autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir ļoti būtiska, jo šīs stāvvietas ir nedaudz platākas, viņas ir 3,5 metri platas, lai cilvēks pilnībā varētu atvērt durvis, nolikt savu ratiņkrēslu vai rolatoru vai citu tehnisko palīgu līdzekli, izkāpt un pēc tam arī iekāpt savā automašīnā. Pludmalēs visiem būtiska lieta ir pārģērbšanās kabīne. Un arī cilvēkiem ar invaliditāti un ar bērnu ratiem ļoti svarīgi, ka kabīnē var iebraukt iekšā, kad ir stabils segums un kad durvis ir vismaz 90 cm platas, kad iekšā ir daudz vieta, kur 1,50 m diametrā vismaz, lai tu varētu iebraukt ar ratiņkrēslu un apgriezties, kā arī tādi šķietami sīkumi, kā mēs varam aizslēgt durvis, lai durvju aizslēgšanas mehānismi būtu labi satverami arī cilvēkiem, kuriem ir vājš roku satvēriens. Svarīgi arī domāt par piekļuves ceļiem, lai viņi ir stabili, no cieta seguma, lai nav irdeni, lai tu neaizķertos kaut kur ar ratiņkrēslu. Un tātad, ja mēs veidojam kaut ko uz mīksta seguma, tad viena no iespējām ir veidot koka laipu, un šajā gadījumā ir izveidota 3 metri plata koka laipa. Un skaitās, lai cilvēki varētu brīvi ar bērnu ratiem, piemēram, samainīties, 1,80 m ir pats minimums. Bet, ja nav iespējas vai taka ir ļoti gara, var arī taku veidot 1,20 m platumā un ik pēc 25 metriem izveidot šīs 1,80 m platās samainīšanās vietas. Un šeit arī, lai būtu kaut kāds arī galamērķis, kur cilvēks var nobraukt malā, varbūt no cilvēka plūsmas, pasauļoties, atpūsties, tad ir izveidot arī tāda platformiņa, kuru varbūt var arī izmantot priekš sauļošanās, vai nu uz ratiņkrēsla pludmales var pasauļoties, vai nākotnē arī uzstādīt kādu sauļošanās vietu paceltu virs zemes. Pludmales ratiņkrēsls atšķirās no parasta ratiņkrēsla, ja tā var teikt, ar to, ka viņš ir paredzēts braukšanai ūdenī un braukšanai pa mīkstiem segumiem, kā piemēram smiltīm vai reizēm kaut kādām dūņām ezeros. Tātad viņiem ir lieli riteņi, kuri paši par sevi jau ir ļoti plati un iebraucot ūdenī, viņi pat palīdz tam ratiņkrēslam sākt peldēt kaut kādā mērā. Un šo te ratiņkrēslu principā var arī izmantot kā lāvu, kā sauļošanās vietu, jo viņam ir regulējama atzveltne. Protams, vienmēr jārēķinās, ka ar šādu ratiņkrēslu cilvēks pats nevar pabraukt, vienmēr jābūt kādam, kas cilvēkam palīdz. Varbūt palīdz nedaudz iesēsties šajā ratiņkrēslā un viennozīmīgi jāpalīdz ar viņu pārvietoties, jo cilvēks pats ar viņu nevar braukt. Kādam šis ratiņkrēsls ir jāstumj. Un šos uzlabojumus Apšu pludmalē var katrs atbraukt, apskatīties kā piemēru, lai veiktu pie sevis šādus uzlabojumus, lai pludmales peldvietas paliktu pieejamākas dažādiem cilvēkiem.